Čau, mījās, nu ko, jūs bija daudz, es tikai gandrīz visām varētu atbildēt. Tāpēc šeit nosūtu visām kopējo video, un tad varēsiet izlemt, kā jums ir ar šo jauno ideju. Tātad tas, kurš man vēl nezina tik precīzi un īpaši par šo pagātnes posmu, 16 jau plus gads es pasniedzu angļu valodu, esmu pasniegusi, un pagājušo gadu man bija viena tāda studenta. Un es to baigi nereklamēju, tāpēc, ka tas nav tāda pamatlieta, ko es daru, bet kad man baigi pierunā, tad es padaru to. Un šobrīd arī man vienkārši ir viena ļoti superīga biznesa dāma, kura mācās, viņa ļoti gribēja, un es arī paņēmu viņu pie sevis pamācīties, un es domāju, pats, bet varbūt jāuztais kaut kas tāds jaudīgāks tām dāmām, kas grib sevi, varbūt Instagramā pasniegt, varbūt kaut kur ir jāprezentē, varbūt darbā, jo es redzu to, ka tieši ar šo biznesa dāmu strādājot, kad viņai pietrūkst, viņai viss iekšā ir, bet ir baigi stulbi, ka tu nevar izteikties tad, kad tev vajag darbā mītingos, ja, un līdz ar to tu līdz galam kaut kā neesi tu. Un to mēs arī ar viņu mācāmies. Tā nav angļu valoda, kā angļu valoda. Mēs mācāmies prezentēt un izteikt savus domas īsi un konkrēti un spēcīgi un labi un neapmulst tajās situācijās. Tā kā tas ir tāds vairāk priekš savas pašapziņas arī celšanas un tāda tiešām tāda, es māku, plus tas viss notiek vienkārši angļu valodā. Un tas, ko es gribu uztaisīt, ir tāds 5 dienu izaicinājums, kurus katru dienu dodu uzdevumu. Būs jāieraksta līdz minūtei video un jāieliek grupā. Grupā būs 10 cilvēku. Un es pēc tam šos video nokomentēšu, pastāstīšu, ko jūs varat izdarīt labāk, ko darīt citādāk. Un tur arī būs tas sāls, ka tam video būs tikai tā viena diena, ko viņu ielikt, un pēc tam būs tas komentārs. Ja tu ieliec nākošajā dienā, tad, varbūt grupas dalībnieki tev varēs kaut ko pakomentēt. Bet, principā, es nekomentēšu viņu. Tā kā būs tas maziņš stresiņš, tāds foršais, kad jāizdara šīs dienas laikā, būs tas, kad tu izstāstīsi, tev nebūs šausmīgi ilgs laiks sagatavoties, bet būs bišķiņi, ja? Un, viss tev būs jāiedod, un tu zinās to, kad es redzēšu, ka 10 vēl cilvēku redzēs, bet tas efekts būs rītīgi forši iedomājies, ka tev būs vēl 10 cilvēku video, kurus tu varēsi paskatīties, pamācīties, un vēl 10 komentāri no manis. Izklausās vispār šo stāstu baigi apjomīgi, bet tas viss ir izdarāms. 10 cilvēki grupā īstenībā nav ļoti daudz. Tā kā tāda ir mana ideja, nedēļas garumā, 5 dienas, un pēc tam vēl es atstāšu to grupu, varēs paskatīties, lai tos video var pārstīt, un tad varēsim skatīties tālāk, vai mēs gribam iet nākamajā līmenī, kurš varbūt gribēs pastrādāt privāti, bet tas ir kaut kas tāds, jo man vienkārši tā mācīšana, pasniegšana ir baigā sirdslieta. Atpakaļ tikai parasti angļu valodu mācīt man negribās iet, bet šo te prezentāciju kopā ar to, ka mēs sev varam droši iemācīt runāt, man sirsniņa vienkārši straujāk puksta, kad es iedomājos un redzu tos cilvēkus, ir īpaši tie, kas jau ir izgājuši, un bija tiešām šogad fantastiski studenti, kur tā sev noprezentēja, ka man bija vienkārši tāds, yes! Tā kā šis ir mans piedāvājums tev, ja tev tas patīk, tad dod man ziņu Instagramā, vienkārši uzraksti ziņu, es gribu šis ir priekš manis, un mēs sāksim jau pavisam drīz, lai tas neaiziet kaut kur, es domāju, ka tā būs nākamā nedēļa. Un būs superīgi, es jums apsolu. Tas ir pārvarēt bailes, pārvarēt visu un vienkārši iekāpt jaunā pilnīgi identitātē un maukt un angliski. Čau!